Zīzē. Jēkabpils novada Salas pagastā atrasts zirgs, kurš pirms vairāk nekā 2 nedēļām bija izmucis no Ābeļu pagasta saimniecības Delvenieki, aptuveni 20 km attālumā no saimniecības uz nomaļa meža ceļa ķēvīti Zizī pamanīja kāds iedzīvotājs. Edgars Vējš, viņš brauca kokus stādīt, un viņš meitai pazvanīja, un meita tad man pazvanīja no rīta pirms 8, tā, kad pa ceļu iet zirdziņš. Tā kā mēs visi esam priecīgi. Paldies visiem, kas meklēja, kas zvanīja. Paldies visiem! Zizī ir sveika un vesela, tikai ar nedaudz noskrāpētu sānu un ļoti izsalkusi. Nav zināms, ko ķēvīte pārdzīvojusi, bet atrašanas brīdī viņa bija nervoza un ģimenei no sākuma tik viegli nedevās rokās. Viņa it kā atskatījās, kad es viņu saucu, bet negribēja nākt pie manis un apstāties. Sāku rādīt burkānus, viņai sāku saukt, viņa atkal tā kā piestāja, skatījās uz to burkānu, ka varētu, bet pārdomāja. Tad sanāk, ka viņa man te pie grāvīša, tur uz priekšu grāvja malā nostājās. Principā sanāks viņa iespiedu stūrī. Meklēšanā iesaistījās daudzi ģimenes draugi un citi iedzīvotāji, kā arī valsts policija, un tika pārmeklēta plaša apkārtne, izmantojot gan dronus, gan skaņas signālus. Mēs staigājām pa mežiem, izbraukājām visus laukus līdz Lietuvas robežai, pa purviem staigājām, pļāvām, meklējām pēdas. Un jā, tas bija ļoti nogurdinoši un jau bija doma, ka jāpārstāj meklēt, ka vairs nav cerību. Un tad šodien no rīta viņa atradās un jā, tiešām esam priecīgi par to. Gribās konču sirdziņš. Ņemot vērā, ka Zizī ir atrasta, saimnieks atsauks valsts policijā iesniegto iesniegumu. Nav arī apstiprinājuma sākotnējai versijai, ka zirgu būtu piesavinājies kāds negodprātīgs cilvēks. Meklēšanas dienas bija grūtībām pilnas, bet izaicinājumu netrūka arī zirga nogādāšanā atpakaļ saimniecībā. Pa mežu skraidīja, bail nebija. Piekabē bailieja. Mēģinājumi dabūt ķēvi zirgu piekabē bija neveiksmīgi. Zizī kategoriski atteicās tur kāpt, jo viņa nekad tādā nav bijusi. Nelīdzēja arī piedāvātie burkāni. Tādēļ tika nolemts ķēvītei piekāpties un aptuveni 20 km garo mājupceļu mērot kājām. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidusdaugavas televīzija.